Guru makaras zīmē tātad tiek uzskatīts, ka šajā zīmē Jupiters ir kritienā, attiecīgi viņš ir ļoti vājš, un tiek uzskatīts, ka šiem cilvēkiem dzīves laikā ir jācenšas izvairīties no liekulības, jā, tad gan no liekulīgiem cilvēkiem, gan arī pašam jāizvairās būt liekulīgam. Tāpat laikā šiem cilvēkiem nedrīkst nodarboties ar nelikumīgām lietām, jā, tieši finansiālajā jomā. Jāievēro kaut kādi morāles principi, nevis kaut kādi, bet visi. Būsim precīzāki. Un, teiksim tā, tiek uzskatīts, ka šie cilvēki parasti mēdz pa daudz saplānot, jā, bet tāpat laikā ne visas viņu vēlmes tā kā tiek piepildītas, jā, bet, protams, nevar tā konkrēti uz vienu to skatīties, jā, ja Jupiters kritienā, tā tad viss ir slikti, nē, bet, teiksim tā, cilvēkam ir diezgan jāpārdomā dzīve, jā, jo bieži vien cilvēks tiek iesaistīts ne tik produktīvā biznesā, ja tā varētu teikt, jo viņam tā kā būs piedāvāts, bet tas tā kā nebūs priekš viņa. Un tāpat laikā viņiem var parādīties arī tāda veida lieta kā pārmērīga visa idealizācija, jā, un attiecīgi, ja cilvēks par daudz idealizē, tad attiecīgi tas traucē arī sasniegt viņam mērķus. Un tiem cilvēkiem, kam Jupiters ir kritienā, tiem ir svarīgi zināt, kad iepriekšējā dzīvē tātad viņš ir veicis kaut kādus nelabus darbus, jā, kas varbūt bija amorāli, jā, varbūt kaut kas finansu jomā bija kaut kas pārkāpts, jā, un tā tālāk, un attiecīgi šajā dzīvē viņam daudz vairāk ir jāpiedomā, jā, ko viņš dara un kā viņš dara. Un attiecīgi, ja cilvēks pie tā piedomā, jā, tad viņš arī tādā veidā uzlabo savu Jupiteru, jā. Un, teiksim, šie arī cilvēki, skatoties uz to, ka Jupiters ir kritienā, diezgan nopietni pieiet pie sava darba, bet, teiksim, vēl kas ir, šeit ir jāstrādā arī ar bērniem, ar savu nākotni, jo, kā mēs zinām, Jupiters pārstāv bērnus, un attiecīgi šiem cilvēkiem bērni var radīt galvas sāpes. No tāda viedokļa, kad viņi vai nu var būt diezgan vēlu ienākt viņu ģimenēs, vai arī, ja viņi ir ienākuši, tad var arī radīt galvas sāpes arī vēlāk vecākiem. Tā kā tur ir vecākiem darbs ar nākotni diezgan pamatīgs.